mango no kara. Jā, tātad mangos mežonžu zīmē. Mangos parasti mežonžu zīmē eksaltē. Un tieši Mars ir tā vislabākā pozīcija, kas var būt, jā. Un tiem cilvēkiem, kam dzimšanas kartē Mars ir eksaltācijā, tie cilvēki parasti ir ļoti enerģiski, jā. Un pat es daudziem tādiem sastapusies cilvēkiem ikdienā savā praksē. Ļoti uzticami cilvēki. Viņi, teiksim tā, viņi var ļoti daudz laika patērēt rūpīgi strādājot pie kaut kādiem projektiem, teiksim, ja tiešām ir, teiksim tā, tie cilvēki, kuriem var dot ļoti tādus svarīgus un atbildīgus darbus, jā, tā kā viņš tiešām ar tādu lielu sirds atdevi sēdēs un darīs. Jā, tā kā šiem cilvēkiem, neskatoties uz darba lietām, ir arī ļoti labs draugu loks, kas tā kā viņus atbalsta un saprot. Ik pa brīdim viņu ģimenē var būt kaut kādas problēmas, kaut kādas, bet tas vairāk saistīts ar to, ka šie cilvēki tā kā vairāk savu enerģiju ieliek tieši materiālo lietu nodrošināšanā priekš savas ģimenes, jā, jo ģimenei mazāk sanāk laika, vairāk darbam, teiksim tā dzīve viņiem tā piespēlē. Un, ja mēs skatāmies pēc doktora Ramana, pēc pazīstamā indiešu astrologa, tad viņš min, ka šie cilvēki ļoti mīl skaistas lietas, jā, būs izglītoti, atpazīstami, un viņi var, teiksim, dzīves laikā ļoti lielus darbus veikt. Ka šie cilvēki ļoti tieši šo darbu veic citu cilvēku labā, jā, teiksim, pasaulē nes labu, ja tā varētu teikt. Tā kā tiek uzskatīts, ka šie cilvēki iepriekšējās dzīvēs ir daudz ziedojuši, jāsapratuši, kas tas ir, un kad arī savu veidu, teiksim, šajā dzīvē viņam ir tik daudz šīs enerģijas, jā, tātad tiek uzskatīts, ka tiem, kam Mars ir eksaltācijā, šie cilvēki iepriekšējā dzīvē ir veikuši, teiksim, taupījuši savu enerģiju, jā, savu seksuālo enerģiju, ja tā var izteikties.